Es būšu balts uz tumši sarkanam fonam, mobilais tavs, kas vienmēr ir zonā. Lai notiek, būšu vēl viena salauzta sirds un glāze un pudelē 100% spirts. Es būšu seifs, ko var atmūķēt tikai uz tausti, lupatu lēle, ko aukliņās rausta, kaut ābols, ko kaiviņu sētā var zākt, ja tikai kopā mēs varētu būt šolākt. Vai arī tanks ar visciedākām kāpuru ķēdēm, taurenis maigs, kas uz kāposta sēdēs, saulīte drūmos vasaras rītos. Ja tikai uz mani tu paskatītos, ja tikai uz mani tu paskatītos, tu uz mani, ja paskatītos, drūmos vasaras rītos. Ja tikai uz mani tu paskatītos, ja tikai uz mani tu paskatītos, tu uz mani, ja paskatītos, drūmos vasaras rītos. Ja tikai uz mani tu paskatītos, Vietu izcīnīja komanda Rīgas Pacančiki, kas visiem droši vien bija gotajos pārsteigums. Paldies posmā lūdzu Rīgas Dīvoniem. Lūkāds ovācijas ģimenes. Sumināsim trešās vietas ieguvēju, mazā fināla uzvarētāju. SC Grobiņas komandu, lūdzu Grobiņas komandas tīri pēc diplomiem un medaļām. Un godalgoto otro vietu sudraba komandas izcīna SLM Plus komanda no Liepājas. Posma uzvarētājus futbola klubu Upes Ciemats. Pirmā vieta turnīrā Bauskas posma čempioni Upes Ciemats ar 2 uz proti Vieri Kurimā.